Kurš ieskrēja savā skrējienā? Pirmais bija, ātri skrēja. Te ir viens bariņš ar medaļniekiem un ar bronziniekiem un ar sudrabniekiem, ja? Mēs tādu īso aprunāšanos, ja, Rihard, kā bija? Normāli, viss bija labi. Viss bija labi, ja? Jā, dubi baigē. Dubi baigē, ja? Bet krosā, tu gongs esi redzējis, motokros, ja? Tāpat, jā. Jā, bet nu tā, teiksim, otrā vieta apmierina viss. Viss labi, jā, es zināju jau kā Arturs. Protams. Nu, protams, tas tā ir riskanti, jā, bet nu malac. Tas ir Rihards, pārstāvēja pirmo pamatskolu cēs, tā kā mums internacionāli mači. Te mums ir viens medaļnieks arī no Nītauras vidusskolas, Samanta vārdā. Nu, Samanta, kā bija? Pirmais aplis bija ļoti viegls, bet tā, kad sāk otro apli, tad sāk ļoti saviet kājas un bija slikta duša, un tad nevarēja vairs ātri paskriet. Jā, droši, ka tas elles līkums nobeidza, ne? Tad to kājas atdzen. Bet principā Samanta, nu tā, priekš pirmās reizes trešā vieta, es domāju, ka pilot labi, ne? Jā. Es ceru, ka tu nākamgad šeit atbrauks, ne? Varbūt. Atbrauc. Patrenējies. Labi. Ok. Nu, tā bija Samanta no Nītauras, jā, trešā vietiņa grupā. Dana, kā celīši? Bišķiņ, bet ir ok. Nu, Dana jau kā jau turbo mamīt, mums ir tāda, viņa jau teica, ja ceļu nesāpēs, viņa lidos pa gaisu. Lidoja? Protams. Nu, tā apmierināta ar visu, kas tur sanāca, kā? Jā, pirmais aplis bija baigi labais, otrajā bija tā, ka dubi šļakties rokām viss. Jā, tāpat kā Samanta teica, grūti bija beigās, jā? Tur jau man likās, ka es labprāt uziet, nevis noskriet. Nu, jā, bet tā apmierināta, visas medaļi ir izšķot, jā. Malacīts, tā bija Dana. Reku brālis. Brālis ir noskrējis ar Ernestu vienādā laikā praktiski. Nu, brāli, kā bija? Netīri. Tas skaidrs, to redzēs visu dienu gumpelīšos. Bet tā, teiksim, nu, pirmais apmierināts. Ļoti apmierināts. Un likās, ka būs arī pirmais, vai tomēr viņš tā kā nobies, ka tas Nītauras puisītis aizskrēja riktīgi. Vai jūt, ka būs izbūt, nu, kā saka, tur parasti? Kā viņš aizskrēja, nu, sākumā likās, viņš izturēs, neizturēs, tad es domāju, nu, viņš tur sāka lēnāk būkt, tad es arī viņu apsteidzu. Nu, arī zināju, ka viņš neizturēs tad kātu. Bet rezultāts apmierina droši, ka, ja? Ļoti 5-4-3. Ok. Nu, pārs un nosalu uz Zosādi, reku uz Vaigbērnam. Jauna meiteni 2001. gads, otrā vieta lielo meiteņu grupā, kā bija? Normāli, labi. Normāli, ja? Pirmo gribēji? Jā. A, kāpēc nenoķēri Danu? Nezinu. Nebija spēka vairāk to Danu noķert? Kājas sāpēja pa dubļiem. Kājas pa dubļiem, nu jā, bet tā ok, viss. Jā. Augsts tagad ir? Jā. Bet tev jāiet sildīties, vai ne? Nebūt skenīgs. Labi, tev šodien jāpasildās labēm. Un tagad uz 3, 1, 2, 3, ej sildies. Un Ernests visgarākais dalībnieks. Ernestam zelts bija, jā, uzvarēja. Nu kā? Grūti. Likās, ka bots atstāšu dubļos.
Nu jā, likās, ka Gruģina vienkārši tevi nokodīs beigās. Arī bišķīt, jā. Bet kā tu tā pamanījies pēdējā pusaplī viņa apdzīt? Sajūt, ka viņi vairs nevar normāli ātri paskriet un tad dzina nos. Bet tā viss ok, botas ir kājās, netīras gan, bet tā bumbas, viss normāli. Jā. Tie mūsu visi uzvarētāji pīs. Tiekamies bērni pēc gada, droši, ka krosiņā gan jau atbrauks ļaudis, un viss būs baigi labi. Čau, kamera! Čau!